Sveicināti kriptomafijā! Šodienas video mēs jums pastāstīsim, kas ir kripto staking un kā ar to pelnīt pasīvos ienākumus. Video beigās parādīsim, kā nopelnīt 50% APY steikojot USDT. Apsēdies ērtāk, uztais kafiju vai tēju un izbaudi šo video. No tevis laiku un no mums vairāk laba kontenta. Kas ir staking un kā ar to nopelnīt? Staking ir darbība, ko veic klienti, lai nostiprinātu projekta drošību pret negaidītiem viesiem, jeb uzbrucējiem. Staking ir pieejams uz Proof of Stake network. Piemērs šim ir Ethereum. Ethereum sākotnēji bija Proof of Work koncepts. Šis modelis arī strādā, bet viņš nav tik efektīvs kā Proof of Stake. Proof of Stake network ir vieglāk paplašināt un uzlabot. Klienti iesaldē savus tokenus uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, par to saņemot atalgojumu tokenos, kuras pēc tam ir iespēja pārdot un nopelnīt ekstra naudu. Tikai par to, ka tokeni tiek izmantoti, lai nodrošinātu network drošību. Atalgojums par stakingu var būt ne tikai tokenos, bet arī voting power, kuru tu vari izmantot, lai mainītu kādas lietas uz šī projekta. Spilgts piemērs šim ir PancakeSwap. Jo vairāk voting power ir tavās rokās, jo vairāk tu vari mainīt šo projektu. Katram plusam vienmēr atradīsies mīnus, un staking nav izņēmums šim likumam. Kādi tad būtu tie mīnusi stakingam? Viss tak izklausās tik labi. Viens no galvenajiem mīnusiem ir tas, ka stakingam ir atvēlēts noteikts budžets. Proof of Stake network saviem klientiem maksā ar pilnīgi jauniem izveidotiem tokeniem, un tas rada inflāciju. Jā, tu dzirdēji mani pareizi. Inflācija. Projekti bieži vien piesaista jaunus lietotājus ar kosmiskiem procentiem, lai tie iesaldētu savus tokenus un šo inflāciju novērstu. Jo vairāk tokeni tiek steikoti, jo mazāk piedāvājums paliek priekš pirkšanas vai pārdošanas. Restaking šobrīd ir viena no aktuālajām tēmām kripto pasaulē. Kā strādā restakings? Tu iesaldē savus tokenus vienā vietā, par to dabonot kādu atlīdzību, LP, jeb liquidity provider. Tālāk tu tos LP tokenus iesteiko citur, un tā turpini bezgalīgi, kamēr zaudēsi savu naudu. Restaking manā uzskatā ir viena liela Ponzi schēma, lai no tevis atņemtu naudu, bet cilvēkiem vienmēr gribas vairāk un vairāk, bet tas viss nāk atpakaļ vienā lielā bumbā, un gala rezultātā tu zaudē visu. Tagad mēs jums parādīsim, kā nopelnīt 50% APY ar saviem USDT. Darbības nav grūtas. Pirmkārt, jums būs nepieciešams Telegrams un iziet verifikāciju. Izejot verifikāciju, jūs varat atvērt savu Telegram walletu un tur būs wallet earn. Uzspiediet to un sāciet pelnīt. Neaizmirstiet abonēt mūsu kanālu, nospiest like šim video un pievienoties mūsu Telegramam. Tur jūs varēsiet atrast daudz noderīgas informācijas saistībā ar kripto.